Labdien, skatītāji! Te ir tiešraide no Grīzniņu kalna parka. Mūsu galvenais varonis un šī raidījuma dalībnieks Ēriks Ramanauskis. Viņš beidzot pēc 2 gadiem ir izlīdis no mājas ārā, mazliet apsauļoties, kas viņam pa figūru nokačājies, viņš ir normāli. Un tagad viņš rādīs savus tos paņēmienus, ko katram vajadzētu darīt parkā atrodoties, kad atnāk atpūsties. Jā. Pirmais paņēmiens, kas ir jādara parkā nonākot, jānotīrās, jāpamāja pārējiem dalībniekiem. Jā, un tagad viņš rādīs pirmo tos muskuļus kā iesildīt. Jā, viņš mums ir sporta treneris fitnesa. Jā, tieši tā viņš tagad cenšas, jā. Viņš ir ļoti, ļoti labs fitnesa treneris. Viņš parāda tos pamatus. Tikai tādus pamatus parādīs. Jā. Jā, viņš tagad, jā, un tālāk viņš parādīs, kā iesildīt muskuļus pirms skrējiena, jo tas ir pats galvenais, jā, jo viņš ir fitnesa džeks. Viņš tur tās pirkstiem viņš ir ļoti profesionāls, ja kāds vēlas pie viņa nāk trenēties, lūdzu, no pirmdienas līdz piekdienai, no 8 līdz 5 pie viņa. Jā. Jā, pīpēt, viņš pīpē ļoti reti, jo viņš kā ir fitnesa treneris, viņš nedrīkst pīpēt. Jā, tas ir pirmais, ar ko vajadzētu sākt parkā. Tie ir tie pamati, ko viņš uz ātru roku parādīja. Tie ir tie mazie pamati, kas būtu jādara. Sensejs beidz treniņu šodienai.